Labdien, dārgie draugi! Mēs šodien esam šeit savākušies, lai kopīgiem spēkiem pagatavotu cūgaļas šašliku, kā nekā ārā ir vasara. Dodamies pie mūsu galda. Tātad, kā jūs redzat, es esmu speciāli sagatavojis visus produktus, kas būs nepieciešami, lai pagatavotu mūsu garšīgo šašliku. Tad šodien mūsu šašlikam būs vajadzīgi, protams, pati cūgaļa, bļodiņi, kurā maisīt, citroniņi, sīpoliņi. Tas jau ir gaumas lieta, te ir garšvielas šašlikam, bet var arī nelikt. Cukurs, sāls, rozā krāsā vai oranžā, tāpēc, ka tas ir kaut kāds jūras. Un pipariņi, tur vajadzēja tos pipariņus savādāks, bet te ir tāda malda, bet ok. Olīveļa, man nav olīveļa, un gāzēts ūdens. Pirmais solis. Sagriezīsim smukos gabaliņos mūsu cūgaļu. Protams, ka mēs nefilmēsim visu, kā es viņu griežu, bet jūs jau pats katrs mākat griezt gaļiņu. Gaļu griežam kubiciņos. Tas jau pašam katram, skatoties, kāds jums ir mangals, kādi jums ir šampuri. Citi grib lielāks gabals, citi grib mazāks gabals. Atceraties vienu lietu. Nazim vienmēr ir jābūt uzasinātam. Neticami, bet fakts. Tagad, kad gaļa ir sagriezta, mēs varam ķerties klāt pie sīpoliņa. Tātad paņemsim sīpoliņus, nomizosim, sagriezīsim smukos gredzentiņos un maucam klāt mūsu bļodā. What the fuck? Kas tas pa sīpoli? Kā veikalā var tirgot šādas sīpols? Nekad nepērciet veikalā sīpols. Svoloči. Man što likt, jā? Iesmērēja vienkārši sīpolu, bļāviens. Sūkas tādi. Sūkas. Svoloči. Sūkas. Kā redzams, sīpoliņi ir sagriezti smuki. Tagad ķeramies klāt pie mūsu skābākās sastāvdaļas citrona. Sagriežam viņu uz pusēm. Un vienkārši ar vīriešu spēku palīdzību spiežam iekšā citronu sugu. Yes! Schwarzenegger! Ļoti labi iet iekšā citroniņš. Jūs zinājāt, ka citronā ir C vitamīns? Neticami, bet fakts. Citronu esam iespieduši mūsu gaļā. Tagad liekam klāt garšvielas. Tātad nepieciešams ir cukurs, man nav karotes, bļāvens, tu vajadzēja kaut kāds 3 teikarotes. Labi, es uz čūiku iebēru. Protams, ka sāls, rozā. Bet jūs varat izmantot, kādu jūs gribat. Es nezinu, cik viņš te daudz ir. Pipariņi. Obligāti pipars jāliek. Mums te nav viena sastāvdaļa. Bet tas arī ir gaumas lieta. Mums nav galda etiķis, nebūs. Mums būs tikai citronu marinādi. Tīrākā citronu marinādi. Šīdien ir jāliek klāt olīveļa. Mums nav olīveļa. Es nezinu, varbūt derēs arī šīs. Es nezinu, kas tā ir saulspuķi vai kas tā pēļa. Tas ir viens, un jūs neticēsiet. Es nedomāju, ka daudz ir tavu darījuši. Bet mūsu marinādē ies klāt gāzēts ūdens. Jūs jautāsiet, kāpēc? Nejautās. Nu labi, es vienalga pateikšu. Gāzēts ūdens tiek lietas klāt gaļas marinādē viena iemesla dēļ. Dēļ tā, ka viņš ir gāzēts, viņš ātrāk piesūcinās gaļu ar mūsu marinādi. Var dzirdēt, ka šprakšķi ūdentiņš? Svaigs. Svaigs gāzēts ūdentiņš. Es aizmirsu piebērt šašliku garšvielu. Protams, man to lika Diāna piebērt, bet es pats negribēju. Bet tā jau gaumas lietas, tā kā tā reizes. Es jau it kā sabēru garšvielas standartu. Un tagad ņemam visu smuki izmaisam. Obligāti jāizmaisa. Lai visas garšvieliņas vienmērīgi izdalās uz visu bļodu. Au, kā man rokas kož, tas laikam daļ citrona, saprot? Tagad, kad visi gaļiņi ir smuki izmaisīti,
ir jāuzliek virsū kaut kāds šķīvīts ar smagumiņu, lai nospiežās un jāatstāj uz kādām 4-5 stundām minimums. Nu ko, dārgie draugi? Ticēsiet vai nē, bet ir pagājušas 6 stundas. Mūsu gaļiņa ir smuki ievilkusies, sasūkusies ar marinādīti. Šobrīd es kurinu grilliņu. Kurinu es viņu ar dabīgām lietām. Es nelietoju nekādas šķidrums, visādas ķīmijas, vēl kaut ko. Paņem skaliņas, saskaldi, smuki saliec papīrītim apkārt, iekurinu, pēc tam uzber oglītes smuki iegursies, un tād mēs vienkārši tā mauksim virsū šo šašliciņu. Nu ko, uzbersim mūsu oglītes. Oglītes uzbērām, ļausim viņam iekurties, un tad spraudīsim uz šampuriem mūsu garšīgo gaļiņu. Grillu esam iekurinājuši, ogles ir gandrīz gatavs. Tagad ķeramies klāt pie kā? Spraudīsim uz iesmiem šašliku. Kas maržo? Učagalamaleče kulesu moleto. Nu ko, Džeki, aiziet! Spraužam uz gaļiņu uz šampuriņiem, un tad liksim cepties. Mīļie draugi, neticami, bet fakts, šašliks ir uzsprausts uz iesmiem. Mēs varam doties cept gaļu. Nu ko, šašliks ir uzlikts uz iesmiņiem, uz grilliņu cepjās. Es pieļauju domu, ka pēc kādām minūtēm 20 mēs varēsim sākt baudīt šo gardo veidojumu. Kā neatņemama sastāvdaļa, kad taisat šašliks, ir vienmēr jāpaņem līdzi savi mājas kaķi, lai viņi beidzot saprot, kas ir wild dzīve, lai viņi saprot, kā tas ir dzīvot uz ielām, cīnīties ar citiem kaķiem, kur dzīvo uz ielām, vienkārši cīnīties par teritoriju. Pieņemsim, mūsu mīļais burgerīts kaķīts vārdā Bengo ir pirmo reizi mūžā izgājis ārā. Nu labi, nav pirmā, bet viena no retajām reizītēm. Šī brīdī viņš jau ir kaut cik adoptējies un jau māk staigāt pa ieliņu, ne pa zālīti. Man ne Bengucīt, sunīt man maziņo guģiņa, būģiņa. Dotajā brīdī mēs varam redzēt, kā mūsu šašliks iegūst maigu, brūnu nokrāsu. Vēl mazliet ir jāuzgaida, un viņš būs gatavs. Bet ir viens mīnus. Ārā sākās lietus. Bengo, ko tu par to domā? Ka mājās jāskrien? Vienkārši taisi šašliku un sākās lietus ārā. Paldies tev! Nu ko, mūsu šašliks slavenais ir gatavs. Tagad dodamies uz testa galdu. Notestēsim, kas tam mums beigās ir sanācis. Vizuāli jau viņš izskatās ļoti labi. Kā jums liekas? Vienīgais mīnus šī visā pasākumā ir tas, ka redzat, tāds pilīts parādās. Ārā ir lietas. Bet īstiem vīriem tas netraucē. Labi, ņemam pirmo probu. Var šadarēt, ka tu nekad dzīvē nesēdzi tādu šašliku. Perfekt, ņem pagaršo. Pie šīs brīnišķīgās šašliku kaudas es arī domāju nobeigt šo sēriju. Jūs paši brīvi ir izvēle, ko likt klāt pie savas gaļiņas. Mūsu gadījumā tie būs salātiņi, ko Diāna uztaisīs. Nezinu, kas tur iekšā ir dilis, loki, kaut kādi tomāti un tur vēl kaut kas. Un tas laikam arī viss. Paldies, ka noskatījāties un tiekamies nākošreiz. Neticami, bet fakts. Un tu jau zini kādēļ. Debesis ir a gritar.